Šajā dienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no Mateja evaņģēlija 4. nodaļas. Kad Jēzus dzirdēja, ka Jānis nodots, viņš atgriezās Galilejā. Atstājis Nācereti, viņš aizgāja dzīvot Kapernaumā, pie jūras pilsētā, Zebulūna un Naftalī zemēs, ka piepildītos, ko kungs caur pravieti Jesaju ir sacījis: Zebulūna zeme un Naftalī zeme, ceļš uz jūru, viņpus Jordānas, citu tautu Galileja. Tauta, kas sēdēja tumsā, ieraudzījusi lielu gaismu, un tiem, kas sēdēja nāves ēnas zemē, gaismu uzaususi. No šā laika Jēzus sludināja: atgriezieties no grēkiem, debesu valstība ir klāta. Staigādams gar Galilejas jūru, Jēzus ieraudzīja divus brāļus, Sīmani sauktu Pēteris un viņa brāli Andreju, jūrā tīklus izmetam, jo tie bija zvejnieki. Viņš tiem sacīja: nāciet, sekojiet man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Tūlīt pametuši savus tīklus, tie viņam sekoja. No turienes tālāk iedams viņš ieraudzīja citus divus brāļus, Jēkabu, Zebedeja dēlu, un viņa brāli Jāni, kopā ar savu tēvu Zebedeju laivā tīklus lāpām. Un Jēzus viņus aicināja. Tūlīt pametuši laivu un savu tēvu, tie sekoja viņam. Jēzus pārstaigāja visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visus slimos un vārgos. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu dāvanu. Mēs Tev lūdzam, lai Tavu vārdi krīt dziļi mūsu sirdīs un nes labus augļus. Nāc svētī mūs patiesībā, jo Tavu vārdu ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Amen. Jums varbūt ir zināms teiciens: dzīvo katru dienu tā, it kā tā būtu pēdējā. Šo teicienu es esmu paņēmis un attiecinājis uz savu sludināšanu un izteicis to šādā veidā: sludini tā, it kā kādam šis sprediķis būtu pēdējais, ko viņš savā dzīvē dzird. Un ja tas ir tā, un tā patiešām tas var tā nostīkt, tad es nedrīkstu nodarboties ar kādu reliģisku lozungu sludināšanu. Tāpat es nevaru, un tas nav iespējams, ka es vienā sprediķī spēšu atbildēt uz visiem galvenajiem cilvēka dzīves jautājumiem. Bet man ir vienmēr jāatbild uz to vienu, kas vienmēr un visur uz mums attiecas, visos laikos un visās vietās. Tā ir gatavošanās mūžībai. Un lai tas neskanātu tā pārāk pesimistiski, es parasti piebilstu: priecīga gatavošanās mūžībai. Jo, ja mums nebūtu nekādas cerības mūžības priekšā, tad vārdu priecīga mēs nevarētu izmantot. Bet mēs to varam, un mēs to arī darām. Tātad mūsu dzīves galvenais uzdevums ir un paliek tikai viens: priecīga gatavošanās mūžībai. Bet tā kā tas ir saistīts ar Dieva vārdu sludināšanu, tad tā ir mana un citu sludinātāju atbildība, lai mēs ar savu pasludinājumu dotu cerību, mieru un prieku mūžības priekšā. Kā jau sacīju, šādu cerību nedod reliģisku lozungu sludināšana, dievbijīga runāšana bez satura. Priecīgu gatavošanos mūžībai mums dod tikai mūsu Kunga Jēzus sludināšana. Apostoļa Jāņa vārdiem runājot: kur ir Jēzus, tur ir dzīvība, kur viņa nav, tur nav dzīvība. Kur ir Jēzus, tur ir priecīga
gatavošanās mūžībai, bet kur viņa nav, tur nav cerības, miera un prieka. Tāpēc kristīgajai draudzē vienmēr ir jāuzasina ausis, sava dzirde un pasludinājumā jāmeklē Jēzus, viņš un tikai viņš un viņa darbs mūsu labā. Un tas mani šeit pieved pie nākošās domas. Es sacīju, ka mans uzdevums ir sludināt tā, it kā kādam mans sprediķis būtu pēdējais, ko viņš savā dzīvē dzird. Bet šo pašu domu es gribu likt jūsu sirdīs. Ikvienam sprediķis ir jāklausās tā, it kā tas viņa dzīvē būtu pēdējais, ko viņš dzird. Jā, man ir jāsludina atbildīgi, bet arī draudzēji ir jāklausās. Uzmanīgi jāatver vārdi un tos jāliek dziļi savā sirdī. Protams, jāizvērtē, meklējot tajos pasludinātu Jēzu. Un kur tas notiek? Tur notiek arī priecīga gatavošanās mūžībai. Jo Jēzus jau nav arī tikai atslēga uz mūžīgo dzīvošanu. Viņa klātbūtne jau tagad mūsu dzīvēs dāvā mums prieku, mieru un veido stipru pamatu zem kājām. Ar pareizi noliktu ticības dzīves virzienu mēs tālāk varam ielūkoties šīs dienas sprediķa tekstā. Tajā lasām par to, ka Jēzus no Nāceretes pārceļas uz dzīvi Kapernaumā. Lasot tekstu, varētu domāt, ka tas nav tāds nekas īpaši nozīmīgs, bet evaņģēlija tekstā vēstījumā par Jēzu nav neviena lieka vārda. Viss ir rakstīts ar kādu domu mūsu ticības stiprināšanai un celšanai. Un tā arī šajā norādē, ka Jēzus pārceļas no Nāceretes uz Kapernaumu ir ietverta svarīga doma. Šo domu paskaidro Mateja vārdi, ka Kapernauma ir ceļš uz jūru. Kā Bībeles skaidrotāji norāda, ceļš uz jūru ir tehniskais termins, kas norāda uz cilvēku plūsmu. Ceļš uz jūru ir tirdzniecības ceļš, pa kuru ikdienā pārvietojas ļoti daudz cilvēki. Varētu sacīt, ka ceļš uz jūru ir Galilejas galvenā asinsrite. Un krustpunkts tieši šim jūras ceļam ir Kapernaumas pilsēta. Tāpēc tā nav nejaušība, ka Jēzus pārceļas uz dzīvi Kapernaumā. Viņš nav kā Jānis Kristītājs, kas sludina un kalpo tuksnesī, bet gan dodas iekšā cilvēku plūsmā, lai viņš un viņa vēsts būtu pieejama daudziem cilvēkiem. Jēzus patiešām, kā Ziemassvētku vēstī dzirdam, viņš ir Immanuēls, tulkojumā Dievs ar mums. Viņš dodas pie cilvēkiem un meklē tos. Un šo Jēzus iešanu pie cilvēkiem Matejs apraksta ar vārdiem: tauta, kas sēdēja tumsā, ieraudzījusi lielu gaismu, un tiem, kas sēdēja nāves ēnas zemē, gaisma uzaususi. Šie vārdi mums atklāja to, kāda ir cilvēka dzīve bez Dieva klātbūtnes Jēzu Kristu. Tā ir sēdēšana tumsā un nāves ēnā. Kā ir sēdēt tumsā? Cik labi mums izdodas pārvietoties. Tu neko neredzi, tu kaut kā mēģini taustīties, un, lai staigājot nedabūtu punu pierē, sēdi uz vietas. Tāpat arī sēdēšana uz vietas norāda, ka cilvēks jūtas kā iestrēdzis savā neziņā un visā savā dzīvē. Te ir mans dzīves sākums, un tur kaut kur ir beigas. Pa vidu arī daudz nekas nav saprotams. Vai tā tiešām
ir mana dzīve. Bet šī tumsa, par kuru runā Matejs, ir vēl dziļāka. Tā ir Dieva nepazīšana, grēka posts un vēlna visas tumsības vara. Līdz ar to runa nav tikai par kādām emocionālām lietām un atvieglojumu. Runa ir par tādu postu un bēdām, kuras cilvēks bez Dieva vārdu gaismas nemaz nesaprot. Un tomēr šīs visas tumsības vidū atskan labā vēsts, ka tauta, kas sēž tumsā, ierauga lielu gaismu, un tie, kas sēž nāves ēnas zemē, pār tiem uzaust gaismu. Ar mūsu Kunga Jēzus kalpošanas uzsākšanu gaisma sāk mirdzēt. Viņa klātbūtnē un viņa vārdos viss top skaidrs. Jēzus parāda, ka Dievs nav kāds mēmais un klusējošais Dievs, bet Dievs ir runājošais un cilvēku meklējošais Dievs. Viņš pirmais pēc lielās grēkā krišanas sauca cilvēku un meklēja: Ādam, kur tu esi? Šis sauciens skanēja cauri visai vecajai derībai un skan arī Jēzus vārdos: Cilvēku, kur tu esi? Citiem vārdiem: atgriezieties no grēkiem. Mēs nevaram atgriezties no grēkiem, ja mēs nezinām, kur mēs esam. Mēs varam atgriezties, ja mēs zinām, kur esam un uz kurieni mums ir jāiet. Bet vieta jau mums tika norādīta, ka Jēzus nāk mums pakaļ grēka, nāves un Dieva nepazīšanas vidū. Viņš ir tas, kas nāk mums pakaļ un atgriež mūs un ved no nāves dzīvībā, no tumsas gaismā, no vēlna varas pie Dieva Tēva viņa valstībā. Es šeit mēdzu sacīt, ka sastopot Jēzu mūsu dzīvē patiešām notiek ekstrēmās pārvērtības. Un šeit pat vārds ekstrēms ir daudz par vieglu, un mūsu vārdi ir daudz par īsu, lai visu šo Dieva patiesību varētu izteikt. Un tomēr tas neliedz mums saņemt visu Dieva žēlastību un svētību Jēzu Kristu. Debesu valstība ir klāt, Jēzus saka. Viņš to saka kā debesu valstības valdnieks un ar saviem vārdiem iet un pulcina debesu valstības pilsoņus. Bet tālāk mēs lasām par to, ka Jēzus savu misiju neveic viens. Viņš sāk pulcināt savus mācekļus. Viņš aicina Pēteri un Andreju, viņš aicina Jēkabu un Jāni. Pēc tam viņš vēl arī citus mācekļus un dara viņus par apostuļiem, lai liktu viņa mutē savus vārdus. Ar saviem vārdiem Jēzus iesāka meklēt cilvēku un celt savu valstību, un to viņš arī turpina darīt. Bet kā viņš to paveic? Kā viņš to izdara arī mūsdienās? Apostols Pāvils raksta: Kristus dāvāja vispirms apostuļus, tad praviešus, evaņģēlistus, ganus un mācītājus, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, lai tā veidotos Kristus miesa, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienotību ticībā un atziņā uz Dieva dēlu, līdz sasniegsim vīra briedumu, Kristus pilnības mēru. Kristus savu kalpošanu mūsdienās vispirms veic caur garīgo amatu, kas mūsu luterāņu baznīcā ir mācītāja amats. Mēs sludinām, mācām, kristām, lai svētos jeb kristīgo draudzi sagatavotu kalpošanas darbam, lai tā veidotos Kristus miesa, lai tā veidotos Kristus baznīca. Vai pamanījāt to, ka Kristus baznīcas celšanas un veidošanas uzdevums nav dots tikai mācītājiem? Jā, mēs sludinām Kristus vārdus, mācām un kristām,
bet blakus tam arī sagatavojam draudzi kalpošanas darbam. Tāpēc Kristus baznīcas celšanai kalpo ne tikai mācītāji, bet arī draudze, katrs saskaņā ar savām Dieva dotām dāvanām un iespējām. Pāvils saka, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam. Zem šī vārda kalpošana stāv sengrieķu valodas vārds diakonija. Varbūt kādam jau šis vārds jums ir pazīstams. Tātad draudze veic diakonijas darbu, lai turpinātu Kristus kalpošanu cilvēkiem. Un tā tas jau no pašiem iesākumiem ir izveidojies, ka garīgā amata kalpošana ir vairāk saistīta ar grēku piedošanu, evaņģēlijas sludināšanā un mācīšanā, bet draudzes kalpošana, jeb diakonija, ir saistīta ar grēka seku atvieglošanu. To taču savā kalpošanā darīja pats kungs Jēzus. Kā lasām šīs dienas predikta tekstā, Jēzus pārstaigāja visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visus slimos un vārgos. Jēzus personā ir gan galvenais sludinātāja amats, gan arī diakona amats. Jēzus gan sludina un piedod grēkus, gan arī risina grēka seku jautājumus. Viņš palīdz, atbalsta un dziedina. Šai realitātei ir jāizpaužas arī kristīgajā draudzē. Arī mūsu luteriskie tēvi nenogurdami mācīja un atgādināja par labo darba nozīmi. Tie skaidri nošķīra labos darbus no ticības un sacīja, ka darbi Dievam nav vajadzīgi, tie ir vajadzīgi mūsu tuvākajiem. Visu, kas mums jaunai dzīvei saņemams, to mēs no Dieva saņemam caur ticību. Bet šī ticība, ja tā ir dzīva, veidos patiesu mīlestību, sniedzot atbalstu tur un tā, kā tas otram ir vajadzīgs. Mārtiņš Luters ir sacījis: ticība nes un sniedz tev Kristu, darīdama viņu par tavu īpašumu, līdz ar visu, kas viņam pieder. Mīlestība sniedz tevi tavam tuvākajam, līdz ar visu, kas pieder tev. Jēzus ir kalpotājs, jeb diakons tev tavās vajadzībās, grēkus piedodams un mūžīgo dzīvošanu dāvādams. Tālāk tu esi diakons savam tuvākajam, sniegdams to, kas viņam ir vajadzīgs. Vispirms Kristus kalpo mums, pēc tam mēs viens otram. Kristus ir atspīdējis mūsu tumsā, un viņam caur mums ir jāatspīd arī citu cilvēku dzīvēs. Tas citreiz patiesi nav viegli. Tas bieži no mums prasīs sevis aizliekšanu un grūtību pārvarēšanu. Un jautājumā, kā to izdarīt, kā atbildi, lai skan kāda pieredzējuša mācītāja sacītais. Šis Jēzus, ar kuru mēs spējam, ir tas pats, kuru mēs mīlam. Mēs varam mīlēt un kalpot, jo viņš pirmais mūs ir mīlējis un mums ir kalpojis un turpina kalpot. Āmen.